Labrīt! Šodien daudz esam apliecinājuši Jēzus vārdu, un tas ir labi un pareizi. Kā jau pēdējā dziesmā vēl vairāk, kas manā dzīvē ir uzvara, kas tavā dzīvē ir uzvara. Tas ir Jēzus Kristus. Un tas arī ir tas, kā mēs caur situācijām ejam, kā mēs savā dzīvē varam virzīties droši, paļaujas pilni un cīnīties. Un tas ir ar Jēzus vārdu. Šai dienā varbūt tās man mazliet savādāk kaut kā liekas, ka tas viss, es vēl nezinu, kā Dievs visu izvedīs, kāds viņa plāns, bet man kaut kā bija sirdī, ka mēs visu Jūdas vēstuli izlasām. Un pat cik Jūdas vēstulē ir tikai viena nodaļa, tad tas nebūtu pārlieku grūti. Bet es vienkārši pie kādos brīžos apstāšos un tad plašāk par kaut ko, par kādām lietām. Jūda, ja Jēzus Kristus kalps un Jēkaba brālis aicinātajiem brāļiem, kas Dievā tēvā mīlēti un Jēzu Kristu pasargāti, žēlstība, miers un mīlestība, lai jums bagātīgi. Jūda. Viņš saka, Jēzus Kristus kalps, un mēs zinām, Jūda ir Jēzus brālis pēc miesas. Viens no viņa brāļiem, viens no tiem, kas kā ir rakstīts, pat viņējie, pat savējie viņam neticēja, pat savējie bija tie, kad Jēzus ar kādā mirklī saka, ka pravietis nekur nav mazāk cienīts kā savā tēva zemē un savā namā. Jūda, Jēzus Kristus kalps. Viņš sev nepaaugstina, tikai es varētu teikt, es esmu tas viens no tuvākajiem, bet viņš saprot, ka viņa brālis Jēzus, kas no Dieva bija dzimis, ir kungs. Ir kungs, un tas nenotiek varbūt tās gadu vai kā pēc Jēzus augšām celšanās un debesīs uzbraukšanas, bet tas notiek kādu laiku vēlāk. Un 3. pantā, mīļie, tā kā man ļoti rūpēja jums rakstīt par mūsu kopējo pestīšanu, tad sirds manis pieda jūs pamācīt šajā rakstā turpināt cīņu par to ticību, kas svētiem reiz uzticēja. Turpināt cīņu. Turpināt cīņu. Un tas, man liekas, dod mums tādu cerību, tādu, ja es cīnos par savējiem, ja es esmu jau ilgi cīnījies par savējiem, Jūda, Jēzus brālis, kurš viņam neticēja, ka viņš ir kungs un ķēniņš, šeit raksta, Kristus kalps es esmu. Kristus kalps es esmu. Vai tas tev iedod cerību cīnīties par savējiem, ka vienā dienā tavējie varēs teikt, Kristus kalps es esmu. Vienā dienā Kristus kalps es esmu. Tas iedod cerību, tas iedod ticību, turpināt cīņu, turpināt lūgt, turpināt pastāvēt, turpināt lūgt un gaidīt, un kad viņi ir teikt, uzvara ir Jēzus vārdā. Uzvara ir Jēzus vārdā, manā namā uzvara ir Jēzus vārdā, tavā namā uzvara ir Jēzus vārdā, tavā laulībā uzvara ir Jēzus vārdā, tavā darbā uzvara ir Jēzus vārdā, tavā biznesā uzvara ir Jēzus vārdā. Tavā valstī uzvara ir Jēzus vārdā. Turpini cīņu, turpināt cīņu par to ticību, kas svētiem reiz uzticēta. Turpināt. Ir izaicinājumi, ir tā, ka brīžam liekas, es nevaru vairs izturēt. Bet kā ir rakstīts, kas ar asarām sēj, tas ar gavilēm pļaus. Tas ar gavilēm nopļaus. Vai tu esi ar asarām sējis? Es savulaik esmu. Ir situācijas, kur es esmu. Un es priecājos, tam kungam pateicos, ka es varēšu nopļaut. Un ar gavilēm. Ar gavilēm. Turpini. Turpini un nepadodies. Nevienmēr būs viegli.
Būs situācijas, kur tevi spiež apstākļi. Un ne jau tā, ka tu darbā saproti, ka tev spiež un ka tu kāro, ka to varētu atlaist. Ne ar tādu attieksmi, bet ar tādu, ka tu cīnies un ka tu lūdz. Un saproti, ka tas kungs tevi var darīt kā Daniela 3 draugus un viņu daudz pārākus gudrībā par pārējiem. Un viņi nekāroja, ka tos pārējos atlaist, un viņi tur būtu tie augstākie. Bet viņi turpināja kalpot Dievam. Viņi turpināja ticēt. Viņi turpināja arī, lai arī izsūtījumā apspiesti, viņi turpināja ticēt un lūgt. Viņi turpināja pastāvēt. Un Dievs viņus atalgoja un deva gudrību, kas ir daudz pārāk par apkārtējiem. Un tā tu vari tikt celts, un viņš tev paceļ. Turpin cīņu. Ticība, kas reiz svētiem uzticēta. Kornelija nams, ko Gats teica, ticība, kas reiz svētiem uzticēta, kristīt, un Dievs pats nāk un izlej savu garu. Kādā no evaņģēlija beigām es te šodien pašķiršīšos, bet viss labi. Lūkas evaņģēlijs. Un reiz es jums sūtu savu tēva apsolījumu, bet palieciet jūs pilsētā, līdz kamēr tiksiet apģērbti ar spēku no augšienes. Un viņš viņam saka, ejiet un kristiet, ejiet un dariet viss tauts par maniem mācekļiem. Par maniem mācekļiem viņš saka. Un palieciet. Un apostoļu darbi. Un tika izlietas gars no augšienes. Un Jūdas saka, turpiniet. Turpiniet cīņu par šo ticību. Turpiniet par šo ticību, kur ļaudis tiek kristīti Jēzus vārdā, kur gars tiek izlietas no augšienes, kur Dievs pats darbojas savus draugus vidū. Turpiniet šo cīņu par šo ticību. Pastāviet. Izturiet. Jūdas, tālāk 4. pāns, jo ir iezagušies kādi ļaudis, par kuriem sen jau rakstīts, kas likta nākamajam sodam, bezdievi, kas mūsu Dieva žēlstības vietā nododas kauna dzīvē un noliedz mūsu vienīgo valdnieku un kungu Jēzu Kristu. Bet es jums saku, bet es jums, lai gan jūs jau visu zināt, gribu atgādināt, ka tas kungs gan izglāba tautu no Ēģiptes zemes, bet pēc tam nomaitāja tos, kas neticēja. Tas kungs gan izglāba, bet pēc tam nomaitāja to, kas neticēja. Nepadodies cīņā. Nesāc kurnēt. Nepadodies, kā ir rakstīts, kad Jēkabs, ka tiem būtu bijis labāk, ka nemazam nebūtu atgriezušies, ja viņi tāpatām kā salīdzinājums, kā cūka mazgājas atkal vārtās dubļos. Ja tāds ir tas gājums, ja tāda ir izvēle, tik atstāt savu kungu un glābēju. Ja es iznācu no Ēģiptes, ja es staigāju, redzēju ugunsstabu, redzēju naktī ugunstabs, dienā mākoņu stabs, ja es baudīju no tās maizes, kas nāk no debesīm. Un viņš saka, turpin cīņu, nepadodies, nekrīti, neprātā. Ir kādi, kas mēģina mūsu dzīvēs mūs atturēt, kaut kādā veidā bremzēt. Tu zini, kas ir rakstīts vārdā, un stāvi par šo ticību. Par šo ticību, kas svētiem reiz uzticēta. Kādreiz būs kāda, kur ar piemaisījumiem, kāda ar atšķirībām sāks, un vēl veidojās kādas atšķirības, un kāds saprot tā, un kāds tā, bet pamats ir vārdā, ko Dievs reiz ir teicis, ko Dievs reiz ir apliecinājis.
Šī ir tā ticība. To turi. To turi. To turi. Un būs kāds, kas kādā reizē nāk iezogās. Iezogās. 6. pants un eņģeļs, kas savu augsto stāvokli nebija nosargājuši, bet savu mājokli atstājuši, viņš mūžīgā saitē saistīt uz tur ieslēgt uz tumsā, lielās dienas tiesai. Eņģeļi pat. Tie, kas vai greizsirdīgi, vai kā būtu pareizi, kas atstāja savu mājokli, kas sacēlās, kas aizgāja līdzā vēlnu vilinājumiem, kas kaut kādā mērā domāja, ka es būšu augstāks. Es būšu augstāks. Šeit mani bremzē. Šeit mani neļauj man izpausties. Dievs saka Jesajas grāmatā, lūk, tas kungs Cebaots nocērt zars ar briesmīgu varu, kas augsts pacēlās tik zemāk darīt un augstie kritīs pavisam. Eņģeļi, kas sacēlās, kas nenosargāja savu vietu, atstāja savu mājokli. Viņš mūžīgās saitēs saistīt uz tur ieslēgt uz tumsā, lielās dienas tiesai. Mums tas ir jāņem vērā. 7. pantā. Tā Sodoma, Gomora un apkārtējās pilsētas, kuras šiem līdzīgi padevās netiklībai un nomaldījušās pretdabīgās miesas kārībās, ir noliktas par atbaidošu piemēru mūžīga uguns soda izciešanai. Ellē. Sodoma un Gomora un kā ir rakstīts, kas bija Sodomas un Gomoras krišana? Maizes pilnība, dzīves lepnība. Maizes pilnība un dzīves lepnība, un mēs to redzam pie attīstītajām valstīm, pie pārtikušajām valstīm, pie tām augstšķirīgajām, tādām augstskārtas valstīm, kas veidojās tad, kad ir labi. Dzīves lepnība, nešķīstība, netiklība, nošķiršanās no Dieva. Mēs paši tiksim galā. Vai tad ne mēs ar savu spēku, kā Nebukadnēcars, vai tad ne es ar savu spēku šo visu uzcēlu? Un vienā mirklī viņš ir kā lops un ēd zāli, jo viņš tika nogāzts. Sodoma un Gomora kā piemērs, kā biedējošs piemērs. Kā biedējoši piemēri Dievs Izrēlam saka, tad, kad viņi vēl nav iegājuši apsolītajā zemē, viņš jau saka, tad, kad jūs būsiet piebarojušies, jūs man atstāsiet. Jūs pieķeršieties elkiem. Tad, kad jūs būsiet piebarojušies, kad jums būs labklājība, kad jums labi klāsies, jūs būsiet iekarojuši tās zemes, jūs dzīvosiet, baudīsiet no tiem augļiem. Jūs atstāsiet, jo būs vilinājumi, būs kārdinājumi. Domās, priekš kam mums ir, es ēdu savu maizi bez rūpēm, kam man to Dievu lūgt, kam man lasīt viņu vārdu, kam man iet uz draudzes, tā jau 6 dienas ir īsi, kur 7. vēl kaut ko. Nu, kam to visu? Es taču pats pasēžu, parunājos ar Dievu, kas man traucē? Kad viņš brīdina, kad jūs būsiet piebarojušies, jūs man atstāsiet. Un tas ir labas dzīves, tas biedējošais. Kad mēs varam iemigt, ka mēs varam tādā ieslīgt, tādā negribās. Negribās. Nogurums, strādāju. Negribās. Ar ģimeni ar kādreiz jāizbrauc.
Un kad tad vēl ir? Svētdiena vienīgā man ir. Risks. Labas dzīves risks. 5. mūzes, tur, kur Dievs liek izvēlēties šodien lāsts vai svētību. Un tur Labi, es mazliet nolasīšu. 28. nodaļa. Un kad tu klausījis tā kungs savu Dievu balsi un turēsi visus viņa baušus, ko es tev šodien pavēlu, tad tas kungs tavs Dievs tevi, jo augstu cels pār visām zemes tautām. Un pār tevi nāks visas šīs svētības, un tās tevī piepildīsies, jo tu būsi klausījis tā kunga savu Dievu balsī. Svētīts tu būsi pilsētā, un svētīts tu būsi uz lauka. Svētīts būs tavas miesas auglis, un svētīts būs tavas zemes auglis. Svētīts būs tavu lopu auglis, tavu lielopu un tavu sīklopu pieaugums. Svētīts būs tavs gros, un svētīta būs tava abra. Svētīts tu būs ieedams, un svētīts tu būs iziedams. Un vēl. Tur ir vēl svētība. Un 8. pantā, un tas kungs pavēlēs svētībai. Klausies, viņš pavēlēs svētībai, ka tā būs ar tevi tavās klētīs un pie visa, pie kā tu liksi savu roku. Viņš pavēlēs svētībai. Un tas ir tad, kad tu klausīdams klausīs. Pie nosacījuma, ka tu klausīdams klausīs. Un tālāk. 15. pantā, bet ja tu neklausīs tā kunga savu Dievu balsī, neturēs un nepildīs visus viņa baušus un viņa likumus, ko es tev šodien pavēlu, tad pār tevi nāks visi šie lāsti un tie tevi skars. Un tur ir lāsti ir daudz vairāk nekā svētības panti. Un tur tālāk 56. pantā, un izlutināt un izsmalcināt sieva tavā vidū, kas nevīžoja pat savus kāju pēdas pie zemes likt savas izsmalcinātības un savas izlutinātības dēļ. Pie labas dzīves mēs sākam izlaisties. Un mēs vairs pat nevaram noliekties pie zemākā. Ja pat kājas nevar pielikt pie zemes izsmalcinātības dēļ, tad kur nu vēl spēt noliekties pie tā, kas ir zemes? Palīdzēt tam, kas cieš. Ieraudzīt to, kas lejā notiek. Dievs ir par to, ka mēs ieraugam. Ka mēs ieraugam to, kas ir apkārt. Ka mēs ieraugam, viņš ir par to, ka viņš var svētīt. Viņš ir par to, lai mums izdodas. Viņš ir par to, bet viņš arī brīdina. Neieslīgstiet, neiemiedziet, nepalieciet uz vietas, negriezieties atpakaļ. Viņš ir par to, lai mums sanāk, lai mums izdodas. Tāpat arī šie, sekodam saviem sapņiem, apgāna miesu, nicina augsto valdnieku, zaimo debesu varas. Turpretim virsēņģelis Miķels, kad viņam bija Mūzes miesas dēļ vārdu cīņa ar vēlnu, neiedrošinājās par viņu izteikt zaimu spriedumu, bet tikai sacīja, tas kungs, lai tevi soda. Bet šie zaimo visu, ko tie nesaprot, turpretim visās taislietās, kuras tie izprot, dabīgi, līdzīgi neprātīgiem dzīvniekiem, tie iet bojā. Paskatieties, Miķels, virsēņģelis, augsts eņģelis, augstas kārtas. Man pārsteidz, kā viņš nesaka vēlnam, tu niecība, tu nīkuli, tu nekā nespēji. Viņš saka, Dievs, lai tev soda. Un viņš zina, ka Dievs viņu sodīja. Un viņš zina, kas stāv rakstīts jau vecajā derībā, kur ir pravietojums par to visu. Viņš zina. Un pārsteidz, ar kādu mieru viņš tais cīņās pastāv, zinādams, ka kungs, Jēzus, kā Jēzus teica, pār mani, viņš nieka nespēja. Viņš ir zem manām kājām. Viņš ir sakauts, nāve ir uzvarēta. Jēzus saka, man pieder ēles un nāves atslēgas. Pār mani viņš nieka nespēja. Man prieks, kā viņš atstāja Dievam to, zinādams, Dievs drīz iztiesās. Dievs drīz sasies viņu. Dievs drīz iemetīs viņu bezdibenī. Un mēs zinām,
ja uzticamies viņam, ja stāvam par to ticību, kas svētiem reiz uzticēta, tad mums pieder uzvara. Tad mums pieder uzvara Jēzus vārdā. Mums pieder tie apsolījumi, mums pieder tas spēks, mums pieder, jo mums ir teiks, ka tad, kad apostļu darbos jūs spēku saņemsiet no augšienes, jūs tapsiet piepildīti ar spēku, kad svētais gars nāks par jums. Spēks. Ne man vienam jācīnās. Šonadēļ runāju ar savu kādu cilvēku, un viņš kaut kā cīnās visu laiku, viss te apkārt notiek aplam un nepareizi, un es viņam kādā brīdī saku par to, tu gribi cīnīties. Un es saku, es arī cīnos par kādām lietām, bet atšķirība ir tā, ka es viens necīnos. Man nav vienam jācīnās. Jēzus ir ar mani. Un tā ir tā atšķirība. Viens tu cīnies, dari kaut ko domādams, ka tu kaut ko spēj, tev spēks, tu kontakti, sakari. Bet ar Jēzu. Jēzus. Miķels saka, tas kungs, lai tev soda. Mēs zinām, tas spēks, kas nāk no kunga. Tas spēks, kas sadarīja kapu bez cilvēku palīdzības. Tas spēks, kas uzcēla Jēzu no mirušiem. Tas pats spēks darbojas tavā dzīvē, manā dzīvē. Tas pats spēks. Vai tiem, jo tie staigājuši Kaina ceļu, krituši peļņas dēļ Bilijām maldos un gājuši bojā pretodamies kā Kora, gājuši Kaina ceļu. Kāds bija Kaina ceļš? Greizsirdība. Greizsirdība, gājuši Kaina ceļu. Greizsirdība. Pirmā Mūzes 4. nodaļā sākumā. Tad cilvēks atzina Ievu, savu sievu, un tā tapa grūta un dzemdēja Kainu, sacīdama, es esmu iegūst zēnu ar tā kunga palīdzību. Un vēl viņa dzemdēja tā brāli Ābeli. Un Ābels kļuva auju gans, bet Kains kļuva zemes kopējs. Pēc kāda laika Kains nesa no zemes augļiem upuru tam kungam. Un arī Ābels nesa upuru no auju pirmdzimušiem un no viņu taukiem, un tas kungs uzlūkoja Ābelu un viņa upuri. Bet Kainu un viņa upuri Dievs neuzlūkoja. Tad Kains iedegdzās bardzībā, un viņa vaigs raudzījās nikni. Tad Dievs sacīja Kainam, kāpēc tu esi apskaities? Kāpēc tavs vaigs raugās nikni? Vai nav tā, ja tu esi labs, tu savu galvu vari pacelt, bet ja tu dari ļaunu, tad grēks ir tavu durvju priekšā un tīko pēc tevis. Bet tev būs valdīt pār viņu. Un Kains runāja ar savu brāli Ābeli, un notika, kad viņi abi bija tīrumā, Kains cēlās pret savu brāli Ābeli un viņu nokāva. Ābels tulkojumā ir kā elpa, kā tvaiks. Kā elpa. Un tas arī parāda, ko ja Pāvils saka, miesīgais celsies pret garīgo. Miesīgais vienmēr ceļās pret garīgo. Tas, kurš staigās miesā, vienmēr celsies pret to, kurš staigā garā. Kaina ceļš, greizsirdība. Dievs uzlūkoja Ābelu un Kains kļuva greizsirdīgs un tik ļoti, ka pat nokāva. Ka vienkārši nokāva savu brāli. Nokāva savu brāli. Nokāva to, kas bija tuvākais. Nokāva to, kas savējais. Bilijāms. Atceramies notikumu, kur Izraels iet un kāds, kurš gribēja Moabu ķēniņš vai kurš salīgt viņu. Salīgt, lai nolāda Izraelu. Un rakstīts peļņas dēļ. Peļņas dēļ Bilijām maldos.
Bilemam bija prātā, ka tomēr varētu caur šo notikumu nopelnīt. Varbūt Izraels netiks iznīcināts, bet kaut kādā veidā es dabūšu tikt pie labas šmēles. Kāds man svētīs ar naudas līdzeklīšiem. Viņš deva kādas padomas, kāds viltīgs padoms, kā tad varētu Izraēlam tikt klāt. Pēļņas dēļ krita Bilijām maldos. Koraks, kas sacēlās pret Mūzu. Koraks bija kalpotājs pie svētnīcas. Viņam bija sava daļa. Dievs bija īpaši izredzējis Levītu. Levīta dēls, lai tie kalpot un kāds saceļās, un toreiz sacēlās Koraks, Abirāms un vēl kāds, kur es neatceros šajā mirklī. Un vēl 250 bija rakstīts, kad saceļās no vīriem ar vārdu. Tas ir tautas vidū 250 vecie vīri ar vārdu. Un tie saceļās pret Mūzu, un Koraks ir tas galvenais. Un tur bija tas moments, kad Mūzes saka, ja šie, viņš aicināja, lai tur nākamā rītā viss tas notiek, kur Dievs izvēlās, kurš tad īsti būs, Ārons varēs kalpot vai viņi. Un Mūzes teica, ja šie mirst tāpatām kā parastais mirstīgais, kā parasts cilvēks nomirst. Bet nē, zeme atdarīja savu muti. Zeme atdarīja savu muti, un viņi ar saviem namiem dzīvi nogāja ellē. Viņi ir kā un traipi jūsu mīlestības mīlestos, bez bijības mīlodamies līdz ar jums, sevis pašu ganītāji, veidzenēt bezūdens mākoņi, koki, kas rudenī bez augļiem, divkārt miruši, izrauti ar saknēm. Kā un traipi mīlestības mīlestī, atceramies korintiešiem, Pāvils raksta par vakarēdienu. Jo tie bija mīlestības mīlestība, kur viņi vienkārši ēda, viņi bija sapulcējušies kunga Jēzus vārdā, viņi ēda, un tad kādā mirklī viņi baudīja vakarēdienu, baudīja Jēzus miesu, Jēzus asins. Mīlestības mīlestība, un mēs redzam, ka kādi ir ielavījušies un dara to, un viņš saka, tie ir kauntraipi. Tie, kas dzīvo miesā, kas negrib, kas dara tās aplamās lietas, kas ir novaldījušies, bez bijības mielodamies līdz ar jums. Pašu ganītāji, paši sev gan, paši sev nosaka, paši savas lietas, varbūt savu likumu, savu kārtību. Bezūdens mākoņi liekas, cerība nāk, zinām, vasarā karsta saule, vajag ūdeni, mākonis nāk, skatās, nāk šurp uz mūsu pusi. Būs. Jā. Nav. Likās tik cerīgi, un nav. Bezūdens mākonis. Liekas, varētu būt labi. Nav. Izrādās rudenī bez augļiem. Ziedi bija, pavasarī pilns koks ar žiediem. Nav. Divkārt miruši, izrauti ar saknēm. Ja es teicu, ik vienu dēstu, kas nav mana tēva, dēstīts, stādīts, viņš izrauj. Ik vienu, ko viņš nav dēstījis, tas tiek izrauts. Ik viens, kurš Jēzum ir atsaucies, ir viņa dēstīts. Ik viens, kurš ir atgriezies no saviem grēkiem, ir nožēlojis, ir pieņēmis Jēzu par savu kungu un glābēju, ir viņa dēstīts. Bet šiem arī Ēnoks 7. pēc Ādama ir sludinājis sacīdams, redzi, tas kungs nāk ar 1000 savu svēto, tiesāt visus un sodīt visus bezdievjus, viņu bezdievīgo darbu dēļ, ko tie darījuši, un visu nekaunīgo vārdu dēļ, ko bezdievīgie grēcinieki ir runājuši par viņu. Tie ir kurnētāji, kas sūdzas par likteni un dzīvo savās kārībās. Tie ir savu muti runā liels vārds, glaimodam acu priekšā savu labumu dēļ. Kurnētāji, kas sūdzās par likteni un dzīvo kārībās. Ēnoks bija stipris pirms
jaunās derības. 7. aiz Ādama. 7. Un viņš vadīja savus, kā ir rakstīts, viņš vadīja savus gaitas ar Dievu. Viņš Dievam patika. Un tad jau bija kurnētāji, kas sūdzējās par savu likteni un dzīvoja savās kārībās. Dzīvoja savās kārībās. Glaimodam acis priekšā savu labumu dēļ. Un mēs zinām, ka jau nekas nav mainījies. Mēs to redzam pie cilvēkiem, mēs to redzam savās situācijās. Bet tad viņš raksta, bet jūs, mīļie, pieminiet vārdus, kurus jums mūsu kunga Jēzus Kristus apostoļi ir sacījuši savā laikā. To viņi teica, jums pēdējā laikā būs smējēji, kas dzīvos savās pašu bezdevīgās kārībās. Tie, kas nošķiras, laicīgi cilvēki, kam nav gara. Bet jūs, mīļotie, stiprinādamies savā visu svētākajā ticībā, lūdziet Dievu svētajā garā. Laicīgi cilvēkam nav gara. Miesīgais ceļās pret garīgo. Mēģina nokaut. Mēģina atdzesēt. Kā var uguni nodzēst, uzliejot ūdeni? Mēģina nodzēst. Mēģina kādā veidā apslāpēt. Bet mums ir teiks, turpin cīņu par to ticību, kas svētiem reiz uzticēta. Turpin cīņu. Turpin cīņu. Neskatoties uz to, ko tu jūti, kā tu sajūties, ko tavu taustikiņu jūt, tavs šūns kā jūtās šai dienā. Kādu vēderam labsajūt, nav labsajūt. Turpini cīņu, neskatoties uz to, kas notiek. Izturi. Lūdz Dievu svētajā garā. Lūdz Dievu svētajā garā, stiprinādamies savā vissvētākajā ticībā, stiprinies tajā. Stiprinies tajā. Stiprinies. Tā ir cīņa. Mums ir jācīnās, un ne jau pret miesu un asinīm, un pirms kādas, mēnešiem, pusgadu, kad gads kādā svētdienā teica ka mēs paskatāmies, kas aiz katras situācijas ir. Tur ir tas garīgais. Ka aiz situācijām stāv garīgais. Un tas tur jau nav cilvēki bieži vien, kad mēs varētu, tas nu gan ir iebīgs. Bet kas viņam liek tā darīt? Ko viņš ir izvēlējies? Kas ir tas, kas aiz viņa stāv? Ka mēs cīnāmies par to. Ja mēs esam cīņā izgājuši, Mūzes grāmatā, kad tev norādījums tur arī bija, ka tu izej cīņā, tad sargies. Kad tu izej uz kara lauka karā, tad sargies no ikvienas ļaunas lietas. Sargies no ikvienas ļaunas lietas. Tas jau vairāk parāda mums sargies. Kad tu cīnies, kad tu esi cīņā, sargies. Kad tu nedarītu kaut ko nepareizi, kad tu nedarītu kaut ko, kas ir pret Dieva vārdu. Tad sargies un kad mēs kādreiz cīnāmies, arī Mūzes grāmatā ir tā, kad virsniekiem teica, ja kāds ir bailīgs, tad sūt viņu mājās, lai viņš otra brāļa sirdi nepadarītu bailīgi, tādu pašu kā ir viņi. Kad mēs ejam cīņā, kad mēs ejam kalpošanā, tad vienkārši esam uzmanīgi, lai pie mums nav atrodama kāda nepareiza lieta, lai pie mums nav atrodams tas, kad varbūt mēs ejam kopā ar to, kurš bailīgs, un kad es pats sāku, kaut kā vatik viņi nav stiprāki par mani. Nē, kad mēs zinām un apzināmies, kas ir ar mums, kas ir stiprāks, kas ir ar mums. To, kas ir ar mums ir daudz vairāk nekā to, kas ir pret. Kad tu vienmēr to atceries, katrā lūkšanā, katrā piesaukšanā, kad tu saskaries ar situācijām, kad tu zini, kas ir ar tevi. Un ar tevi ir
vairāk to, kas ir pret tevi. Elijas lūdz, lai atver viņa kalpu pats. Viņš teica, kungs atdara, ka viņš ierauga. Un viņš ieraudzīja. Un viņš ieraudzīja, cik daudz ir par mums. Un ja Dievs atdarītu šai brīdī mūsu acis, ka mēs ieraudzītu, cik patiesībā daudz ir par mums. Kā viņš ir nomodā par tevi, lai tev sanāktu, lai tu ticētu, vissvētākajā ticībā stiprinādamies, cīņu izturētu. Kā viņš ir par tevi nomodā, lai tev sanāktu. Lai neviens nenozagtu tavu vainagu. Lai neviens tev neapstādinātu. Lai neviens tev nepieviltu. Kā viņš ir nomodā. Un pasargiet sevi Dieva mīlestībā, gaidīdami mūsu kunga Jēzus Kristus žēlstību, lai iemantot mūžīgo dzīvību. Kā var sev pasargāt? Dieva mīlestībā. Un tas atkal ir atgādinājums, cik ļoti mums jāietērpjas tajā. Varētu teikt, tāpatām, kā ir rakstīts, ka viņš mūs ietērp kā žēlstībā ietina. Mums ir jāietinās viņa mīlestībā, lai sev pasargātu. Mums ir jābūt tiem, kas tai Dieva mīlestībā esam, ka mēs vienkārši skatāmies uz otru ar tām acīm, kā viņš skatās. Kā Jēzus uzlūkoja, ka mēs tā vienmēr spētu otru uzlūkot. Un darīt tā, kā viņš būtu darījis. Un citus, kas šaubās, apžēlojiet, glābiet, no uguns izraudam, citus apžēlojiet ar bailēm, nīzdam pat miesas apgānītās drēbes. Bet tam, kas spēj jūs pasargāt kā neklūpat un nostatīt nevainīgus un līgsmus savas godības priekšā, vienīgajam Dievam, mūsu glābējam, lai ir caur Jēzu Kristu mūsu kungu, godība, varenība, spēks un vara no mūžības tagad un mūžu mūžos. Āmen. Tam, kas spēj jūs pasargāt, ka neklūpat. Kas spēj tevi un mani pasargāt, ka mēs tai ceļā neklūpam. Kungam Jēzum. Un nostatīt nevainīgus un līgsmus savas godības priekšā. Nevainīgi un līgsmi. Un nereti Dievs savā vārdā ir teicis, nāc manā priekšā un līgsmojies, nāc un priecājies. Ja mēs zinām, viņš mūs ir atpircis. Ja mēs zinām, viņš mūs ir atpircis, tad mums gribās līgsmoties par to. Mums gribās slavēt viņu. Mums nemaz negribās saskumt par lietām, par apstākļiem. Ja tu zini, cik dārgu cenu viņš ir samaksājis, atpirkdams ar dārgāko. Atklāsmes grāmatā 5. nodaļā, 9. pāns. Tu esi cienīgs ņemt grāmatu un atvērt tās zīmogus, jo tu tapi nokauts un esi atpircis Dievam ar savām asinīm cilvēkus no visām ciltīm, valodām, tautām un tautībām. Atpircis. Tu, Jēzu, esi atpircis Dievam man ar savām asinīm. Man gribētos, ka šo mēs kopā varam atkārtot. Tu, Jēzu, esi atpircis mani Dievam ar savām asinīm. Tu, Jēzu, esi atpircis mani Dievam ar savām asinīm. Un tas tā ir dārgākais. Dārgākā cena ir samaksāta. Lai tu noiet līdz galam. Lai tu stiprinātos ticībā. Lai tu turpinātu to cīņu par to ticību, kas svētiem reiz uzticēta. Neatšķaidītu, neizmainītu. Es kaut kā spiesu šo gadu iesākot vairāk lūgt Dievam par drosmi.
lai viņš man dod drosmi. Es vienkārši jūtu, ka es esmu palicis kādās situācijās netik drošs. Un es esmu spiests lūgt Dievs, dod man vairāk drosmi. Jo, lai šo cīņu turpinātu, par to ticību, mums jābūt drosmīgiem. Tiem, kas uzdrīkstamies, tiem, kas ejam un sludinām, kas uzdrīkstamies iet pie cilvēkiem, kas uzdrīkstamies lietot garu dāvanas, kas uzdrīkstamies darīt viņa prātu, viņa gribu. Es dažu gadu noslēgumā un dažas reizes esot ārpus Latvijas un bija pamudinājums, skaidrs pamudinājums, un es neuzdrīkstējos. Dievs dod man drosmi. Dod man drosmi. Ja tu man esi atpircis ar savām dārgajām asinīm, tu stāvēji ļaužu priekšā, kur tev izsmēja, kur tev nievāja, kur tev sit, kur tev zaimoja, zākāja, un tu, kungs, uzdrošinājies palikt muti neatdarīdams to priekšā, kas zaimoja, lai man atpirkt, lai manā situācijā būtu izmaiņas, lai manā dzīvē būtu izmaiņas. Tas, kungs, ir par to, lai tev sanāk. Tas, kungs, ir par to, lai svētība būtu pie visa, kur tu pieskaries. Viņa sirds ir par to, lai tavā darbā tev nav jācieš pārestības, bet ka tev ir gudrība izdarīt visu vislabāk, vispareizāk. Ka tavā kopdzīvē tev nav jācieš pārestības, bet ka tur ir izmaiņas, kad pie taviem bērniem un bērniem pie vecākiem nav jācieš, bet ka mēs ieraugam un sagaidām, ka viņi reiz var teikt, es esmu Jēzus Kristus kalps. Es esmu Jēzus Kristus kalps. Turpini cīņu. Turpini to cīņu. Ticības cīņu, kas svētiem reiz uzticēta. Un viņš izvedīs. Un viņš izvedīs. Mums ir jāslavē viņš. Cik daudz problēmas aiziet jau tad vien, kad mēs sākam slavēt viņu. Jau tad vien, kad mēs sākam garā lūgt. Jau tad vien, kad no sirds to darām un varam pagodināt viņu. Kas gan apkārt notiek? Kas gan apkārt notiek? Kādas cīņas bez mūsu patiesībā varbūt tāds vispār varētu teikt, kas tā par iesaisti brīžam. Es vienkārši slavēju. Es vienkārši pateicos Dievam. Un tas deva lielu triecienu garīgajā sfērā. Dievs grib, ka mēs viņu pagodinām. Dievs grib, ka mēs līksmi nākam viņa priekšā. Tas, kurš ir spējīgs mūs pasargāt, ka neklūpam un nostatīt līksmus viņa godības priekšā. To mēs pielūdzam, to mēs slavējam. Kungu Jēzu. Man gribās, ka mēs arī šai brīdī vēl paslavējam. Un vēl vairāk man gribās, ka mēs arī garā varam to darīt un nekautrēties. Tev nav no kā kautrēties. Kornēlija nams, kā tur bija rakstīts, gads lasīja. Kurā bija? Apostoļu darbi 9, 8, gati 10. Tu lasīji tā, kas tur notika.
Jo viņi tos dzirdēja mēlēs, runājām un Dievu teicām. Ja viņi tos dzirdēja mēlēs, runājām un Dievu teicām. Mēs tā varam. Es ticu, ka mēs tā varam. Pagodināt viņu. Varbūt tas, ka slavētāji arī var nākt, un mēs no sākuma varam garā padziedāt, palūgt un Dievu teikt, un tad arī vēl kādu dziesmu no tām pirmo, trešo vai pēdējo. Jūs arī droši varat celties, jā. Būs vieglāk.
ja tu esi ar asarām sējis, tu vari ar gavilēm pļaut. Tu vari ar gavilēm pļaut. Ja tu ar asarām esi sējis, tu vari ar gavilēm pļaut. Ar gavilēm. Es domāju to gan par vīriem, gan par sievām. Ja tu ar asarām esi sējis savās situācijās, savos apstākļos, savās problēmās, tu ar gavilēm var pļaut. Ja tu ar asarām esi sējusi, tu ar gavilēm pļaus. Gavilē tam kungam. Ja tu neesi vēl apliecinājis par savu namu Jēzus vārdu, tad apliecini. Apliecini. Ielās, mājā, darbā, apliecini Jēzus vārdu. Sauc to kalnos, sauc to ielējās. Apliecini. Slavē viņu. Pagodini viņu, to, kurš ir cienīgs, kura vārds ir pār visam. To, kurš ir spējīgs tev nevainīgi nostādīt viņa godības priekšā, līksmu, apliecini. Jēzus, Jēzus, Jēzus manā situācijā, Jēzus manā ģimenē, vārds pār visiem vārdiem, Jēzus vārds pār manu ģimeni, pār manu veselību, Jēzus vārds pār maniem apstākļiem, Jēzus vārds pār manām finansēm, Jēzus vārds par manu darbu, manām situācijām, par maniem kaimiņiem, Jēzus vārds, par maniem radiem, maniem vecākiem, maniem bērniem, maniem tuviniekiem, Jēzus vārds. Vārds, kurš ir uzvarējis, vārds, kurš ir dzīvība, vārds, kurš ir ceļš, kurš ir patiesība, kurš ir brīvība. Vārds par manu situāciju, par manu dzīvi, Jēzus vārds. Jēzus vārds, Jēzus vārds. Jēzus vārds par mani, par manu dzīvi, par manām domām, par manu sirdi, par manām izvēlēm. Jēzus vārds, lai viņš valda manā dzīvē, lai viņš valda manā dzīvē, lai viņš valda, aleluja, kungs Jēzu, valdi pār mani, valdi manās situācijās, kungs Jēzu Kristu, aleluja. Jēzus ielējā, Jēzus pretī katram ienaidnieka spēkam. Jēzus katrā namā, šis viņa svētais vārds, Jēzus. Sauc Jēzus kalna galā, Jēzus ielējā. Jēzus pretī katram ienaidnieka spēkam. Jēzus katrā namā, šis viņa svētais vārds, Jēzus. Sauc Jēzus kalna galā, Jēzus ielējā. Jēzus pretī katram ienaidnieka spēkam. Jēzus katrā namā, šis viņa svētais vārds, Jēzus. Tavs vārds ir spēcīgs, tavs vārds ir spēcīgs, tas dziedē sāpes, dod dzīvību. Tas salauž vāžas, spīd cauri tumsai, kā uguns deg. Tavs vārds ir spēcīgs, tas dziedē sāpes, dod dzīvību. Tas salauž vāžas, spīd cauri tumsai, kā uguns deg. Sauc Jēzus kalna galā, Jēzus ielējā.
Jēzus pretī katram ienaidnieka spēkam. Jēzus katrā namā, šis viņa svētais vārds. Jēzus. Sauc Jēzus kalna galā, Jēzus ielejā. Jēzus pretī katram ienaidnieka spēkam. Jēzus katrā namā, šis viņa svētais vārds. Jēzus. Jēzus pretī katram ienaidnieka spēkam. Jēzus katrā namā, šis viņa svētais vārds. Jēzus. Dievs mani izglābisi, un grēks man nomazgā sen. Ticu es. Mans gals ir aizlaucīts prom, viņa vārdā dziedināts es. Ticu es. Dziediet viņam slavu, jo nāvi Dievs uzvarējis. Glābējs mans ir dzīvs, glābējs mans ir dzīvs, glābējs mans ir dzīvs, glābējs mans ir dzīvs. Dievs mani izglābis ir, un grēks man nomazgā sen. Ticu es. Mans kauns ir aizlaucīts prom, viņa vārdā dziedināts es. Ticu es. Dziediet viņam slavu, jo nāvi Dievs uzvarējis. Glābējs mans ir dzīvs, 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 glābējs mans ir dzīvs. Tu nastu paņem, es esmu brīvs, uz virsotnes šīs dejoju, lai tevi redzētu. Tu nastu paņem, es esmu brīvs, uz virsotnes šīs dejoju, lai tevi redzētu. Glābējs mans ir dzīvs, 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 glābējs mans ir dzīvs. Viņš ir
Slavu Dievam. Jā. Slavu Dievam vēl joprojām. Tā nebija mikrofona pārbauda. Apsēžamies, bet tas nozīmē, ka mēs neturpinām, mēs turpinām. Jā. Mēs turpinām joprojām, tā kā mēs turpinām Dievu pagodināt arī ar savām liecībām. Un šajā laikā tas būs iespējams izdarīt. Vienkārši liecināt par to, ko Dievs ir darījis mūsu ikdienā. Un arī mēs šoreiz vienkārši tā īsi pielūksim pirms mēs sākam liecināt. Devis Tēvs, pateicos Tev par to, ka Tu katru dienu mums darbojies pie mums. Un es pateicos par to, ka Tu katru brīdī, Kungs, ar mums atklāji mums lietas, Tu parādi lietas, Tu izaicini mums uz kaut kādām lietām, Dievs. Es pateicos arī par to, kad mēs varam piedzīvot Tevi ik brīdi un ik dienas. Lai slavēts Tavs vārds, un arī šajā brīdī, Kungs, ka Tu dod arī tos vārdus, ko teikt, un ka Tu parādi, Kungs, tās lietas, par ko liecināt, ko dalīties ar citiem, Kungs, Jēzu, šajā brīdī, Kungs. Un lai tas viss, kas tiek teikts, lai tas Tevi godina un parāda Tavs varenos darbus. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Ko tad droši, ja? Es varbūt nenoejot no skatos, uzreiz izmantošu to iespēju un par kādām lietām, ko es sapratu, kamēr mēs gaidījām uz Dievu un kamēr arī Andrejs runāja par to ticību, mums jāstāv ticību, mums jāpastāv līdz galam un būs situācijas, kad nav viegli, bet ir kādas lietas, ko ticu Dievs darīja arī šajā brīdī, arī šajā reizē, kad mēs te tiekamies un viena no tādām es ticu, ka viņš aizdara muti uz mūsu vārdiem, kas ir tādi, kur grauj. Viņš tā kā aizlīmē tās ciet, lai mēs būtu tie, kas ņem vērā, ko mēs runājam. Jo mēs mēdzam izteikt vārdus, kas neceļ, kas patiesībā ir tādi, kuri ir kā nasta, kā kaut kas tāds, kas sagrauj otru vai mūsu pašu ticību. Un es ticu, ka Dievs palīdz aizdarot ciet mums to muti vai ļaujot saprast un nomanīt, kas ir tie vārdi, kur mums vairs nav jārunā, kas ir tā runa, kur mums ir jāizbeidz, kas ir tas veids, kā mēs uzrunājam varbūt kāds cilvēks, kur ir jābūt izmaiņām. Un tad ir vēl kāda lieta, kur ir iespējams kādi no mums strādājam stundas, kuras mums nav jāstrādā. Tas ir kā tāds virsstundas, kuras mums ir jāņem vērā, ka tas laiks patiesībā visdrīzāk būtu jāpavada ar ģimeni vai ar ticīgajiem. Šīs divas lietas, kuras tic Dievs varētu arī norādīt, ka ja mēs strādājam pat pāri tam, kas ir normāli, pāri tam, kas būtu paredzēts, tad iespējams nevajag to darīt. Jo to laiku vajadzētu veltīt, vai nu tas ir ģimene, vai tas ir kopā ar ticīgiem sapulcēties un būt kopā. Vai tās ir mājasdarbs vai lūkšanas, vai jebkāda veida sadraudzība. Un tad arī es ticu, ka viņš piedāvāja, viņš nāca klāt arī pie mums un piedāvāja apmainīt to, kas ir mūsu rokās pret savu vārdu. Un es ticu, tas ir norāda par to, kā mēs tērējam laiku skatoties. Varbūt tās ir kādas ierīces, vai tas ir televizors, vai internets, vai kas cits, kas ir kā ierīces, kas ir kaut kas, kur mēs savu uzmanību tā kā vēršam un to nomainīt par to, ka mēs skatāmies vārdā, nevis skatāmies kaut kur citur. Lai kas tas būtu, kur mēs skatāmies, samaini to un redzēsim, kāda liela tā ir svētība mums katram un visai tai vietai, kur mēs esam. Un pēdējā lieta, ko es ticu, viņš arī kādus no mums vienkārši ņēma kā aiz rokas. Tie bija kā tie eņģeļi, kā tie kalpotāji gari, kuri ņem aiz rokas un ved, izejot ārā pa šīs ēkas durvīm. Viņš tā kā ved mūs tālāk, savādāk nekā līdz šim. Viņš palīdzēs izdarīt mums kādas izvēles un saprast, vairāk tā kā, kāda ir tad Dieva griba priekš mums tā staigājot tīri, lai izdarītu izvēles, kur iet vai kur neiet. Jā, es gribu kādas pāris lietas pateikt, tādas liecības, kad es gribu iedrošināt tajā, cik ļoti Dievs redz mūsu stāvokli tad, kad mums ir šķietami grūti, un cik dažādos veidos viņš mūs iepriecina. Šī būs liecība par to, kā var tik maza lieta iepriecināt cilvēku. Man pašam bija pārsteigums, bet pagājušajā gadā bija kāds brīdis, kad bija dvēseliski, nebija tā viegla sajūta, bija kādas situācijas, kur ir tāda nospiestība. Un es atceros, ka es tajā reizē stāvēju uz traileri, viena tehnika tikko bija nodzīta nost, un es vācu vai ķēdēju klāt vienu tehniku, un Itamārs ar Rafelu tajā brīdī bija turpat objektā, un es biju diezgan sagruzējies par visu notiekošo un nebija priecīgs. Un kamēr es tur tā ķēdēju, Itamārs vienā brīdī uzpīpina uztaurē ar mašīnu, un Rafels vienkārši pie logdaļa, un viņš uzpīpināja tādēļ, lai es redzu, ka man Rafels vienkārši šādi pamāja roku. Es nesaprotu, kā tas ir iespējams,
Bet viens bērns pamāja ar roku, un man bija tāda sajūta, ka vienkārši no manis nokrata kaut kas vesels vezums no maniem pleciem. Bet es saprotu, kas tas bija. Patiesībā Jēzus caur to mazo bērnu tajā brīdī vienkārši parādīja par to, ka es zinu, ka tu te esi, es zinu, ar tevi viss ir kārtībā, es esmu ar tevi, tu neesi viens. Un tas ir kaut kas tāds, liekas, kā tāds sīkums var izdarīt tik daudz, bet tas bija kaut kas tik radikāli liels priekš manis tajā brīdī. Un ar to es arī gribu iedrošināt, Jēzus redz mūs. Un pat ja kāds mums kādā brīdī tikai uzsmaida, pamāja, ļoti iespējams, ka tas ir Jēzus caur to cilvēku, lai mūs iedrošinātu, ka mēs neesam vieni. Mēs neesam aizmirsti, ja viss ir kārtībā, viņš ir ar mums. Un otra lieta, ko es nevaru nepateikt, mēs arī bijām tā nepārāk sen atpakaļ, izmetām vienu nelielu līkumu un aizbraucam tepat līdz Spānijai ar mašīnām. Un kopā izbraucam 11 bišķi pār 1000 kilometrus. Un atbraucot mājās, mēs pirmkārt prasījām tur, lai Dievs mūs vienkārši pasargā visādā ziņā, lai mēs esam pasargāti ceļā, lai mašīnām viss ir kārtībā, lai viss ir tā, kā nākās. Atbraucam mājās nākamajā dienā, precīzi nākamajā dienā. Man mašīnai vienkārši kaut kas noiet šķērsām, un aizmuguras tie pneumos pilveni vienkārši mašīnu uzceļ gaisā. Tā, kad ar tādu pabraukt nevar nekur, jo ir apmēram kā ar zirga ratiem. Kas nozīmē, ja es ar tādu mēģinātu braukt, tie spilveni pārsprāgtu un nokristu atpakaļ vislejā un būtu ļoti draņķīgi. Bez remonta tur nebūtu variantu. Un tas bija precīzi nākamajā dienā, kā mēs tikko bijām atbraukuši. Tāpēc ir vērts lūgt, ir vērts prasīt Dievam, un Dievs dara brīnumainas lietas mūsu dzīvē. Viņš sargā mūs vienmēr, un arī par to, kas bija tāda sapratne, kamēr mēs lūdzam mēlēs šeit vai dziedājam, ir vērts to darīt. Ir vērts tādas lietas darīt, jo pilnīgi noteikti garīgā aktivitāte ir daudz lielāka, jo tiek izslēgta ārā mūsu dvēsele ar to, ko es jūtu vai ko es domāju un visām šīm izjūtām, un pat taisno tiek pagodināts Dieva vārds un Dievam tiek dziedāta un izteikta slava, kas nāk no viņa paša. Tāpēc daram to noteikti ikreiz, kad mums ir pamudinājums, jo rezultāti pilnīgi noteikti ir ļoti, ļoti jaudīgi. Tā kā slavu Dievam par to. Labdien, draudze! Es šodien gribu pagodināt savu mīļoto tēvu, savu debesu tēvu, ar tādu liecību, kad es pat domāju, kā šodienas runa pilnīgi sakrīt ar manu liecību. Jo tas viss sākās pagājušo svētdienu, un manai liecībai varētu būt nosaukums dzīve jaunā līmenī, jo tiešām tā arī sākās. Pagājušo svētdienu mēs ar Mārci lūdzām, un ja Mārcis lūdz par jauno līmeni, pēc tam man vēl notika brīnumi vēl mūsu saviesīgajā pasākumā, kur man pareģoja, pateica, ka man sāksies dzīve jaunā līmenī. Un es tagad tādā sajūsmā visu to vakaru, un mēs ejam svētdien staigāt ar vīru. Un bija ļoti skaists ziemas vakars, ja jūs labi atceraties, apmēram -10 grādi, ļoti skaidrs debesis, liels mēnesis, un pretī mēnesim es skatos vēl vienu lielu zvaigzni. Un es skatos uz to zvaigzni, un viņai ir 5 stari, un es skaidri redzu tos 5 starus. Un es vīram jautāju, tu redzi, viņš saka, skatās, viņš saka, jā, bet viņš saka, tā smiedamies. Un man liekas, es eju uz priekšu, un tas viens stars velkās tā garumā. Kā es apstājos, paskatos, tas stars ievākās atpakaļ. Man liekas, ka man tā bija rīta zvaigzne, jo pēc tam es lasīju, ka tā ir rīta zvaigzne, bet man viņa bija uzliekusi vakarā. Un rīta zvaigzne ir Jēzus. To es izlasīju Bībelē. Un es biju tik priecīga, un es redzu Jēzu, un es tik laimīga, un es skatījos, vēl tur es skatījos tajā gaismā, un es eju, un kā gadījās, kā ne, es kritu. Un es kritu uz savas rokas, uz šīs, kas šodien kustās pilnīgi, jo esmu dziedināta pilnībā. Un pirmais, ko es darīju, ar sāpēs, es slavēju, un es gribu jums teikt, obligāti slavējiet, obligāti. Tik līdz notiek, kas dzīvē jums liekas, ka tik sāpīgi, bet vienalga slavējiet, jo es to darīju, es sāku slavēt Dievu. Vīram es kategoriski aizliedzu vispār man kaut ko prasīt, jautāt. Es gāju un es slavēju mēlēs, un es slavēju garā, un es slavēju līdz pat pašām mājām. Un es slavēju par to, ka man nav lausta, ka viņa ir tikai sasista. Bet sāpes bija liels, un man zvanīja tētis, un tētis aizved mani uz uzņemšanas nodaļu.
Un tūlīt tika roka nofotografēta, un kamēr es gaidīju atbildi, man Svētais Gars saka, palasi 91. psalmu. Es lasīju 91. psalmu, sēžot tajā telpā un lasu un slavēju, un atnāca atbildi, ka man roka ir tikai sasista, bet viņa bija ļoti spēcīgi satūkos, un man uzlika kompresu, un es teicu, es zināju, ka man ir es zinu, ka tikai sasista, es to zinu, un tā tas arī bija. Un visu to pirmās dienas viņa bija vēl tāda jūtīga un sāpīga un sapāmpus. Praktiski viņa šodien man tikai tā pa īstam sāk kustēties pilnībā. Un man bija pirmdien vēl darbs skolā, un tad man ļoti brīnišķīgi Dievs pieveda cilvēkus. Dievs pieveda cilvēku, kas man aizved uz skolu, jo es nevarēju iesaisties mašīnā, pat atslēgu pagriezt ar to roku, jo nerunājot par ātrumu pārslēgšanu. Un visu laiku es to tā slavējot, un Dievs pieved man cilvēku, un es tieku uz skolu. Un skolā Dievs atklājās caur bērniem, kā viņi mani lutināja, kā viņi mani ģērba, ka viņi man taisīja cietu pufēku, taisīja vaļā pufēku, palīdzēja, viņi sargāja, mēs gājām pa gaiteni, mani bērni iet, un nenāciet manai skolotājai, neuzskiniet virsū, viņai sāp roka, un es biju tik pasargāta, un es saprotu, ka to visu dara Dievs caur bērniem samīļoja mani. Tas bija viņš, Jēzus, kas visu to darīja ar maniem bērniem. Un tik brīnišķīgi pieveda cilvēks, ka man nebija problēmas nokļūt uz darbu, ka cilvēks pats pateica, ja rītā brauc ar mani atkal, jo es rīt arī braukšu, un mums viss sakrit, un mājiņas sakrit, un tas bija tik burvīgi. Un tad pats lielākais prieks un tā uzvara, par ko Andrejs arī teica, jā, roka ir izdziedināta. Tas ir mans miesīgā, jo man garīgā roka jau sen zināja, ka viņa ir izdziedināta. Tā ir mana miesīgā roka, kas šodien to saprata beidzot. Bet pats lielākais prieks, kad mēs vakar gājām ar vīru, tik ļauka diena, atkal spīd saule un burvīgi, un mēs ejam staigāt, jau no paša rīta izsaiņoju Dievu dāvanu šo jauko laiku, un eju un staigājam. Un ejam pa dabas taku, un visu ceļu man ir dziesma. Jēzu, tu esi ceļš, patiesībā un dzīvībā. Jēzu, tu esi ceļš, patiesībā un dzīvībā. Un es eju, un es dziedu, un es saprotu, pirms tam es biju devusi Svētam Garam solījumu, ka es runāšu ar savu vīru par Jēzu, ka es arī gribu, lai viņš pieņemtu. Un tā, un nāk pretī mūsu draudzes māsa. Un tieši, kad es dziedāju šo, un es sāku jau slavēt Dievu, jo vīrs bija atgājis, es sāku slavēt Dievu, un nāk Santa, un pirmais, ko viņa pajautāja manam vīram, vai tu pazīsti Jēzu? Un viņš teica, jā, jo es biju pārliecināta, ka viņš ir gatavs, un mans vīrs vakar pieņēma Jēzu, un viņš, jā... Un apliecināja arī to, ka viņš ir ierakstīts dzīvības grāmatā un pieņēma Svēto Garu. Un esmu tik laimīga, un tā ir tā uzvara manā ģimenē. Slāv Tev, Dievs. Un tā kā ir sācies jauns līmenis manā dzīvē, līmenis, kad nestaigāju vairs es viena pati ar Jēzu un ar Svēto Garu, bet arī mans vīrs. Labdien, es esmu Silvija. Šajā draudzē es iekļuvu nejauši. Man bija gadījums, es iepazinos ar Liepājas neredzīgo biedrības rehabilitācijas centru, un tur bija draudzene Estere. Tur notika katru ceturtdienu bībeles stundu. Viņa teica, Silvija, iesim paklausīties. Ai, ko es taču tur neiešu, es taču pie Dieva neesmu. Es tik mācēju izmest, ak, Dievs, vairāk neko. Tā bija mūsu tā sadarbība ar viņu. Nu, un es aizgāju. Vienreiz paklausījos, otrais paklausījos. Man bija jautājumi bezgala daudz. Man tas bija kaut kas jauns. Paldies Esterei par to. Un vislabākais bija, kā es nokļuvu Dievu mājā. Tas vispār bija kuriozi. Mēs ar ritiņiem izbraukājām visu pilsētu. Neviens nezina, kas ir Dieva māja. Vai tā bija tāda? Tad ņēmām rokās, es teicu, ņemsim rokās telefonu. Viņi man neatstāja. Viņi teica, mums ir jāsameklē, vienalga, mums jāsameklē. Un mēs sameklējām. Un te nu es šodien esmu 3. reizi. Un ko es ar to gribu teikt? Mums ir mājas grupiņa. Un man problēma ar muguru un ar kājām.
Es kāds 3 mēnešus, bez maz vai jāsaka, ka bija jāstaigā ar nūjiņu, bet es vēl tik vecs nejūtos. Vēl pietiekoši es esmu ļoti aktīvi, peldu, vingroju visu, ko daru, bet tas bija ar sakostiem zobiem. Un pagājušā mājas grupiņā par mani aizlūdza. Un tas bija tik spēcīgi, ka man pārveda mājās pēc tam. Es neatceros, kā es tiku augšā uz savu 2. stāvu. Un tā es šodien, paldies Dievam, tam kungam, āmen, es esmu šeit, es atnācu ar kājām uz šejien. Es no mājas negāju ārā kāds 2-3 mēneši. Nē, es gāju, es braucu ar riteni, bet gāju, tas viss bija ar piespiedu kārtā. Vingroja piespiedu kārtā, lai galīgi neatrofēties. Tāds paldies Dievam, lai slavēts Dievs, āmen. Es esmu ļoti gandarīta, ļoti priecīga. Paldies, kas par mani aizlūdz. Āmen. Jā, arī bija situācija, viens piezvanīja šonedēļ, es izgāju ārā, mēs kopīgi lūdzām Dievu, un mēs beidzam lūgt, un sieviņa zvana, ka dēls vemj, lai es ienāku iekšā mājā, un es ienāku iekšā, un es domāju, pēkšņi ienāk doma, kāpēc viņš vēma tieši tad, kad mēs lūdzām Dievu. Viņš varēja vēmt pirms, viņš varēja vēmt pēc, bet viņš vēma tieši tad, kad mēs lūdzām Dievu. Varētu būt, ka tas ir garīgs uzbrukums. Paņēma eļļu, saku sieviņai, tas ir garīgs uzbrukums. Paņēma eļļu, aizies vaidīt dēlu ar eļļu, vairs nevēma, un arī sievas mamma sēž tāda nekustīga un tik sten. Un, mums sieviņas mamma ir viņa tāda, saka, jūs jau pat traku ticat. Un tādiem cilvēkiem, kuriem daudz stāstīts un lūgts jau grūti, es saku, sievai, ņem aizlūdzu. Saka, nē, ja tev uzrunāja, pats lūgt. Labi, paņēma eļļu, aizgāju, vienkārši aizlūdzu, svaidīju ar eļļu un eju atpakaļ strādāt. Un tad sieviņas mamma pēc 10 minūtēm atnāk, viņa saka, es nesaprotu, kā tas ir, bet man pēkšņi palika labāk, tā kā kaut kas melns aizgāja projām, un es nespēju to saprast, un sieviņa saka, bet mēs taču tev sakām, tas taču nav teātris, ko mēs mājās darām. Dievs dziedina. Tā. Tātad man ir liecība no šīs pirmdienas. Man bija teorijas eksāmens, un es biju vairāk kā pārliecināta, ka es viņu nenolikšu. Un es tad visu laiku staigāju pa māju, un es pasludināju, ka es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Es braucu uz Talsiem, un es vēl pildīju tos testus. Vienreiz es it kā būtu nolikusi, pārējās reizes es tur pildu, un es domāju, kā var būt tik daudz kļūdas. Un tad es tur pildu to eksāmenu, un tur ir kaut kādi jautājumi, ko es nesaprotu. Un tad es tā kā lūdzu Dievam, lai viņš man pasaka, kas ir tā atbilde. It kā man šķiet, ka es zinu, kas ir tā atbilde, bet man liekas, ka man Dievs saka savādāk. Un es domāju, pats, ja nu man būs nepareizi. Bet es saspēju tās atbildes beigās, ko man tā kā Dievs teica, lai es spiežu. Un es nokārtāju, man bija pareizi. Labdien! Dieva bērni! Labdien! Un tie, kas vēl nav Dieva bērni, tie būs. Un es esmu tik uztraukusies, ka es nevaru parunāt. Bet es gribu teikt to, man balss ir aizsmakusi, bet es vienalga gribu apliecināt Jēzu un pastāstīt, ko viņš man darīja šajā nedēļā. Un viss šis dievkalpojums, es gribu teikt, tas ir joprojām brīnišķīgs. Jau no paša pirmās nots, spredits un slavēšana, tas, kas viss man uzrunāja, spēcināja un iedrošināja, lai es šeit arī būtu. Un ar man bija tāds notikums, es pastāstīšu, pirms daudziem gadiem man skāra neārstējama slimība zobiem, kur nav ārstējama, un tās rezultātā tiek pazaudēti visi zobi. Un tagad, pagājušā nedēļā, man sāk atkal sāpēt, sāk smelkt un sēj un viss kaut kas un tik nepatīkam. Es pieteicos pie zobārsta. Un tajā gaidītāja rindā. Un, lai es gaidu, bet laiki jau, protams, nepasaka tā gaidītāja rindā.
bet ka man zvanīs. Un es tagad domāju, es taču nedzīvoju pilsētā, kā es tikšu, un es tā visādi, bet es lūdzu Dievu. Es visu laiku lūdzu Dievu, lai man dod laiku, kad es varu tikt. Man tagad piezvana, pirmdienā es pieteicos, trešdienā man jau zvana. Jūs 15 minūšu laikā varat būt pie zobārsta? Es saku, nē, es nevaru. Es nemaz līdz autobusam nevaru aiziet, un autobus vispār nemaz nenāk tajā laikā. Neko. Tagad viņi saka, neko. Un es tiešām aiz bēdām apraudājos, bet es lūdzu Dievu. Es saku, ka es esmu galīgi nespēcīga un ka es pat no savu spēku neko nevaru. Es pilnībā paļaujos uz Tevi, Dievs, un Tu esi solījis savā vārdā. Ja es lūgšu zivu, Tu man nedoši čūska. Un Tu esi uzticams. Un tieši trešdienā mums arī bija tā rakstvieta, arī vēl papildus, kur bija, ka Dievs ir uzticams no Tesaloniķiešu vēstules. Un es apliecinu, ka Tu esi uzticams, ka Tu esi labs. Un ko vien es atceros? Ja kāds Dievs, ka Tu esi liels un ka Tu esi pāri spēkiem un ka es esmu pilnīgi niecība Tavā priekšā. Un pēc dažām stundām, tai pašā dienā, man zvana atkal no zobārstniecības. Ziniet, es vēl lūdzu, Dievs skārto apstākļus man tā, lai man vīrs var aizvest uz to, viņš strādā, un lai viņš man var aizvest uz to pie zobārsta. Tagad zvana un saka, ziniet, dakteri, tādu un tādu jūs gaidīs sestdienas rītā bez 15:09. Aleluja! Dievs sakārtoja tā, kad es vīram brīvdienu, un viņš man var gan aizvest, gan atvest. Un es jau zinu pēc iepriekšējās pieredzes, ka man tie zobi būs jāzaudē. Un tagad es lūdzu Dievam tā, saku, Dievs, ja Tu to gribi, un ja tas saskan ar Tavu gribu, tad lai man šie zobi paliek. Kaut gan sirdī es zinu, pēc iepriekšējās pieredzes, ka nepaliks man viņi. Es jau nopirku sterilus, tur visādas marlītes pēc tam, lai varētu lietot un tā. Un tagad, bet tai pašā laikā es lūdzu. Un es lūdzu arī, Dievs kārto arī finanses, lai man ir vislielākā atlaide. Jo es zinu, ka nav lēts tas apmeklējums. Un tagad es sestdienas rītā, kad es aizbraucu, bet es turpinu lūgt un apliecināt viņa, ka Dievs ir uzticams un viņš ir brīnišķīgs un ko vien es atceros, jā. Un es tagad sestdienas rīta, un es vēl lūdzu, ja tas ir iespējams, tad lai Dievs dara tā, ka dakteri man saka tā, jums tur nekā nav, ko jūs atbraucāt šeit, jums viss ir kārtībā. Kaut arī man sāp, man viss sejas sāp un smeldz, un tā ļoti nepatīkama sajūta. Un tagad, kad es apsēžos zobārsta krēslām, un dakteri izprasa, viņi paskatās, viņi saka, jums tur nekā nav, es neredzu. Es tā arī drusku tā kā apstulpu, un tagad viņi saka, paskatīsimies ar rentgenu. Tagad paskatās ar rentgenu, viņi saka, tagad viņi man parāda uz to ekrānu, viņi saka, paskatieties, un viņi man stāsta tur tas un tas, jums ir bijis vienkārši smagan iekaisums. Un nekas jums nav no tā, ko jūs domājat. Un tagad viņi man pastāst arī to, ko es esmu darījis nepareizi, ko es nedrīkst darīt, bet ko es drīkst darīt. Un es vēl vienreiz pārprasu, man patiešām man nekas tur nav. Viņi saka, tas un viss jums tur ir labi. Un tā kā slavu Dievam. Dievs uzklausīja man lūgšanu, kad es lūdzu zivi, viņš nedeva čūsku, bet viņš man deva lielu zivu un pie tam ļoti treknu zivu. Un es braucu slavēdam mājās un priecājos, ka tas Dievs ir uzticams, bet es esmu pilnīgi niecība viņa priekšā. Paldies jums, ka klausījāt. Mīļš sveiciens jums visiem. Viss, kas ir runājis un dziedājis un vispār svētais vārds, un paldies Andrējam. Viss tiešām tā kā Birute tikko liecināja, viss pilnīgi sakrita manam domam un sirds domam. Viss tik ļoti tas spēcinoši un iepriecinoši, un tāpēc arī es atradu šeit, jo gars tik pabarots un miesa tiek pabarots un dvēsele ir iepriecinātā.
ļoti labi. Paldies jums visiem. Un tiešām Dievs dāvāja man uz jums mīlestību, un es ļoti pateicos Dievam. Nu, tas ir vienkārši tā, es pateicu tādu iesākums, ja? Bet liecība manī ir tāda. Brīnišķīgi šodien bija runa pastāvēt ticībā. Kā tikai sakal, kāds nepaķer citu domu un uz priekšu. Nu, jā, pastāvēt ticībā, tas ir brīnišķīgi, tas ir viss šīs svētruna, kas šodien bija tiešām izpēcinoši un tiešām pastāvēt ticībā. Tas ir tik labi un tas ir tik brīnišķīgi. Un cik Dievs ir varen, to tikai pēc laika var tu manīt. Oi, tas ir uzlabojies, tas ir uzlabojies. Ja tagad sāk tā teikt, tad man liekas dienā pietrūkstu, lai visu nosaukt manā dzīvē, ko Dievs man ir uzlabojis, vai ne? Un pirmo to, ka es atceros tā, Andrejs prasīja, lai viņam Dievs dod drosmi, lai Dievs tiešām Andrejs tev dod drosmi. Tiešām, lai tā ir. Un es saku, lūdzu vienmēr Dievam, es teicu, Dievs, lai man paliek vienmēr mīlestība uz tevi. Tā pirmā mīlestība, ka es tā kā bērns būdam, tur 8, 7, cik man bija gadi, ka es apzinos jau sevi un apzinos, ka ir Dievs. Vai ne, kad tā mīlestība, kāda man un paļāvība uz Dievu, tā bija pilnīgi, es tik ļoti gribu, lai tas paliek. Es tik ļoti gribu tieši tas, lai man paliek. Tas, lai man paliek, un tas no manim, lai nekad neaiziet projām. Jo tas ļoti svarīgi, vai ne? Jo tajā jaunībā un bērnībā es dzirdēju arī Dieva balsi, vai ne? Kā Dievs runāja, kā vadīja, kā teica. Un es tiešām man Andrej, tu man pilnīgi aprušināja manas domas un uzrušināja viņus. Un es atceros tādu gadījumus, es mācījos arotskolā Kijevā. Pēc 10, tā kā es pabeidzu skolu, tajā brīdī bija padomu laika obligāti vidējā izglītība 10 klases. Nu, es pabeidzu 10. klasu, es jau biju 17 gadu, man bija pāri. Es iestājos tādā arotskolā Kijevā 5. Es jau noteikti kaut ko bišķi liecināju par to. Mēs tur daži draudzeni. Jo viņi solīja tiem, kas no laukiem, dos arī kaut kā tur dzīvokļi. Un tas bija viss, protams, nepatiesība. Tie bija meli, viņi neko nedēva un tikai solījuši, vai ne, tas tā, lai pievilinātu tās lauku meitenes un lauku zēnus, lai tie tur kārtīgi strādā. Lūk tā. Un es jau sāku mācīties, un es saņemu arī stipendiju 30 rubļi, un man saplis vienīgais kurps, paps jau man bija nomirs, un bija tikai mamma, un viņa saņem tur 20, cik viņai bija tā pensija, 27 rubļi, kaut visu mūžu ļoti nostrādājās. Un viņi man deva citreiz priekš elektrovilcienu, vai ne? Es tādu slavu Dievam, es tajā brīdī biju ļoti slaidu, man tā sēšana tā mazāk interesēja. Un es par savu stipendiju, protams, kā meitene, es vienmēr ģērbos, vai ne? Kijeva bija liela pilsēta. Tur bija arī tādi visādi, jau tajā laikā jau bija moderni, kas visi modē, vai ne, visi tur šumējās. Tā bija miljonu pilsēta, cik tur tajā laikā bija, kā 2 miljoni. Jā. Labi. Paldies. Nu, lūk tā, un es saplīsu man kursu, man nav ko braukt uz Kievas, bet tā, ko es braukšu tagad? Mums bija tāda sievieša kaut kāda zabaka guminieki. Tagad es nemūžam, ar guminieki braukt uz Kievu, uz Rīgu, vai ne, vienkārši. Tajā brīdī es tik biju ļoti paļavusies uz Dievu, es pat tajā brīdī vispār par tādu lietu nedomāju. Nedomāju, man neaizņem man prātu tā lieta. Par ko es vienmēr domāju, ja es kaut kur vienā pati, es vienmēr saku, tā es Bībeli nezināju, es tik, Dievs pasargā, Dievs glāb, Dievs pasargā, Dievs glāb, vai ne, tikai ukraiņu valodā es tajā brīdī. Un tas man, arī tāda visādi domas, vai ne, tur cilvēku atticība man tad arī interesē, vai ne, kā cilvēki vien pret otru izturās. Bet par tādiem zabakiem es nedomāju. Tie zabaki, nekas, es aizbraucu ar guminiekiem. Man taši pašai jāsmējās tagad. Es domāju, padomā. Nekas, es saņemu stipendiju tieši tajā nedēļā. Es jau tā ieplānoju, es saņemu stipendiju. Aizgāju universālu veikalu, tagad Hrešķāķi, kur ir, tur bija universālu veikalu. Izstāvēju rindu 4 stundu un dabūju tie moderni kurps, kas bija tāda platforma, bija liela. Es dabūju viņus par 25 rubļi. Es domāju, arī stipendija 30, ja? Un 25 rubļi bija tas kurpes, vai ne, ar kuram es varēju tad jau mierīgi braukāt un iet un var teikt, priecāties kā meitenes jaunā. Lūk tā, kā tā Dieva mīlestība man bija tik dziļa,
ka es vienkārši par tādām lietām nedomāju. Un visu vienkārši nedomāju. Man vairāk uztrauc bija tā, lai es kādam nenodaru pāri, lai es nepasaku kaut ko sliktu. Pat neuztrauc, bet man tad nenāk ārā tāda nekāda ļaunums un nekādas dusmas. Jaunībā, cik es sev atceros, man nebija tāda lieta, vai ne? Es domāju, ka tā mīlestība, Dieva mīlestība var palikt, jo viņa nav ne dusmīga, ne ļauna. Viņa tikai redz to, lai vienu otru mīlēt un labi izturēties viens pret otru. Un ļoti brīnišķīgi, Andrej, ka tu tā šodien man stāstīji visu šīs lietas. Man tik ļoti patika labi. Un šīs tādas maziņas, tādas es izstāstīšu, ka tajā brīdī man neinteresēja tie zābakie, vai ne? Tagad es noteikti domātu, man noteikti jums nav tā jāsmies, man bišķi jāsmies miljonu pilsētu, kur vispār jau tajā laikā jau staigājuši tāpat visādi moderni dāmas un viss. Tas ir sīkums Dievam, tas galīgi, viņš neskatās uz tām zabakiem. Lūk tā, un es ļoti arī patīk no šīs svētruna to, kad arī kaut ko tu stāstīji, Andrej, kad nav svarīgi. Es tagad gribu atcerēties to vārdu, pa ko es gribēju tagad noliecināt. Lai mēs vienmēr... nekas, es turpināšu tālāk. Fakts ir tāds, kad es saviem bērniem, lai mēs neesam pietulkusi, ja pārēdamies vai kaut ko tu tur runāji. Lai mēs neesam cietsirdīgi, tas ir tā domāt, vai ne? Tas nav domāts, ka mēs esam bet lai mēs neesam cietsirdīgi, lai mūsu miesa ir sirsnīga, kas jūt otram līdzi un kas saprot otru. Jo, kā padomā, 240 vecie nostājušies pret Dievu, tas ir briesmīgi. Tas tā. Un es tagad, kad pie mani mazmeiteņi, es noteikti jau liecināju jums, es vienmēr viņam stāstu, ka ir bērni, kuri nav paēduši. Ir bērni, kur dzīvo pagrabos, vai ne? Īpaši es atceros, ka beidzas padomi laika bija Ukrainā atklāt vien tādu pilnīgi liels patvērums pagrabos, kur bērni dzīvojuši drausmīgos apstākļos, kur viņi bija izvaroti, apbižoti, pusbādā, vispār apslimuši un, es nezinu. Un es domāju, tas darījies visas lielās pilsētās. Arī padomjā, arī citur. Un es saviem mazbērniem, man tagad bieži vien pie maniem mazmeiteņa Amandiņa no Arturiņa, Majocita un Anniņa, ko es vēl tā pieskatu, jo pārējie jau ir palikuši lielāki. Un es viņam vienmēr stāstu, ka ir tā un tā un tā. Un lai mēs esam pateicīgi, ka mums ir tas un tas un tas. Un ar to es teicu, nav jālielās, bet vienkārši jāpateicas. Labi. Un tagad vienu dienu manā Anniņa, mēs palūdzam, un viņa staiga pa istabu. Oma, slava Dievam, mums ir dīvaini, slava Dievam, mums ir krāsli. Viņa apstaigā visu māju un visu nosauc vārdā, kā saucas kaut kas, vai ne? Un visur viņa pasaka, slava Dievam, kā mums ir. Slava Dievam, kā mums tā, slava Dievam. Un tas bija ļoti brīnišķīgi. Es teicu Vilnim un es teicu arī Anniņai, Anniņ, tu visu laiku evaņģelizēji. Tu evaņģelizēji šajā istaba, tajā istaba, virtuvē, es teicu, visur caur tu evaņģelizēji. Un viņa bija tāda priecīgā. Un tagad vienu dienu viņa atnāca pie un teica, Oma, atceries, kā es visu laiku runāju par Dievu? Es biju vispār tik ļoti laimīgā, ka viņa tā stāstīja, vai ne? Un vakar atkal viņi man visi trīs bija, tas meitenīt. Te skolotājs stāstīja, ka viņu meitenes viss tur, te klas meitenīt, kas viņai ir, arī viņu tur sargājuši, lai viņi nesasit roku. Tā man vakar bija. Es biju nogurusi, es viņam iedevu paēst, un viņi tur, Anniņa atnes, Omit apgulies. Amandiņa pasaka, paldies, Omit, ka tu mūs pabaroji, vai ne? Un Maīcīt atkal kaut ko labu vārdu, un es domāju, cik brīnišķīgi bērni. Un mums jāprot viņiem tiešām parādīt un pastāstīt šo Dieva mīlestību, lai tā iesakņojas. Jo tikai Dievs var būt tik jūtīgs, vai ne? Tā iesakņojas, lai tā nekad neiziet ārā. Es šodien esmu ļoti priecīgā. Man katrs vispār sprediķi patīk, katrs svetruni patīk. Un es katru reizi gribu iet un pateikties Dievam par šo brīnišķīgo Dieva vārdu, ko viņš dod, kas te Kaspars runāja, man patīk. Viss man patīk, arī Gatis, vienalga, kurš runāja, man patīk, vai ne? Es tiešām jūtos ļoti labi. Es nezinu, kā jūs, bet es ceru, ka jūs arī jūtāties ļoti labi.
Lai Dievs jūs svētī! Es drusciņi pasteidzos. Man ir pateicība Dievam un paldies draudzēji, kad es kādiem jau biju sacījusi, lai lūdzu par manu meitu, Sanitu, jo viņa ļoti smagi izslimoja gripu. Un tagad ir atveseļošanās periodā un pirmdien jau ies uz darbu. Es pateicos, kad es redzu šai draudzē un arī savā draudzē sacīju, ka tā Dieva mīlestība izpaužās, kad otram ir bēdas un paceļ ar lūkšanām, un kad Dievs atbild. Paldies jums! Tagad, kad runāja arī pēdējās dāmas, vienkārši tāds sirdī, vēlreiz pateicība Dievam tiešām par to paudzi, kas ir gājusi pirms mums, ko arī, kā Andrejs teica, kas ir to ticības skrējuši ilgāk par mums, un paldies, ka jūs nākat un liecinat un runājat, un es aicinu vienkārši arī mums visiem un mūsu bērniem mācīt to cieņu pret šo paudzi, arī vecāku paudzi, kas ir turējuši to ticības skrējienu un skrējuši to un pirms mums. Tā kā paldies jums. Tas ļoti iedrošina vienmēr. Un jūsos vienmēr ir tāda dziļa gudrība tiešām tajā, ko jūs sakat. Tā kā paldies. Un mana liecība, mūsu liecība, ģimenes liecība ir par šo nedēļu. Mēs bijām atkal Lietuvā, kurš nezina, mēs Estrīda brauc pie ortodonta regulāri. Un vienkārši tāds slāvu Dievam par to, kad šī daktara vienkārši viņa tā kā bildē bildes katru reizi, kad Estrīda brauc, lai redzētu to progresu. Un viņa bija ārkārtīgi priecīga redzot to tā kā pirms un pēc. Tā kā un tas ir tāds Dieva brīnums, tiešām zinot to, cik maz mēs darām, cik mēs varam to mājās izdarīt un tās lietiņas, kas mums ir jāizdara. Tā kā, tas tiešām ir Dieva brīnums, tā kā slavu viņam par to. Devu redzēt. Paldies Dievam. Man tā sirdī ir, ka mēs varētu pateikties tādā īsā lūkšanā vienkārši par to, ko Dievs darīs. Paldies Tev, Dievs, ka Tu tik daudz dari katra mūsu dzīvē. Un cits mēs pastāstam, cits mēs paturam to pie sevis. Bet Tu katru dzīvē kaut ko dari. Kungs, es Tev pateicos par šīm liecībām, kas izskanēja. Un paldies, ka Tavs vārds varēja tā pagodināts. Un paldies, ka tas ir iedrošinājumi pārējos, kas dzirdējām. Un paldies, Dievs, ka Tu esi tāds, kas darbojies, kas runā, kas atklāja, kas dziedina, kas pamāca. Kungs, Tu dari visu, kas ir vajadzīgs, lai mēs turpinātu ticēt, lai mēs kļūtu stiprāk ticībā, lai mēs kļūtu tuvāk Tev, lai mēs kļūtu līdzīgāk Tev, Jēzu. Paldies Tev par visu. Amen. Amen.